Tic man, sievietes pa visur tiek klāt. Es būšu mikrofonu čels. Jā. Plus, ka tas Lexus, mīnus, ka tas Lexus. Tāpēc, kā Lexus ir domzīme kaut kāda zināma kvalitāte, zināmas gaidas, kas arī apstiprinās. Mīnus tas, ka Lexus nav pa 5 eiro. Nu, par to summiņu tu gaidi višķi vairāk, gudīgi sakot, nu tā, ja mēs pavisam tīri papīri. Bet, Ko tu gaidi vairāk? To Lexus sajūt laikam. Jo es sev pieķēru tikai pēc kaut kāda brīža, ka es esmu Lexusā. Man par iekšpusi jāatzīst, par salonu nebija īsti iebildumi, bet ir dažas detaļas, kas man liekas interesants. Man bija pirmā reize, kad es braucu ar Lexus. Un es Lexus arī biju cēlus tādā ļoti augstā līmenī. Es ikdienā braucu pat ar Audi e-tron un iesēžoties šajā mašīnā, man arī gribējās mazliet to sajūtu, ka es esmu Lexusā. To sajūtu es noķēru arī mazliet vēlāk. Vispārējais nav kur piesēties. Jūs tur par tiem saviem plasmasiem un visām citām lietām. Man galvenais zināt, kur loku šķidrumu var ieliet. Un to es arī nezināju. Jā, redzi? Reku ir tā vieta, par ko es runāju, ko es negribu šo darīt. Kad beidzies loku šķidrums, es pienāktu, atvērtu šo vāciņu kaut kādā veidā. Nu, te es arī ielietu pirmo un pēdējo reizi. Parasti viņi zila vāciņi, bet tagad viņi glāri mēnu ir uztaisījuši. Ir reku maliņā, jā. Jā, nu kas piefiksēja? Paldies Dievam, mēs bijām klāt, Ievai, tādā ziņā tas netika izdarīts. Bet izstāst, ka tev tas arī nebūtu tik viegli sanācis, jo šis ir tā kā noblambēts vairāk. Tic man, sievietes pa visur tiek klāt. Jā.